Sveiki, mani skatītāji! Tikko ierados mājās 10. aprīlī, 8. vakarā +/-. Ar jaunu brīnumu! Šitādu te es nopirku no viena hokeistā. Čalis 18 gadi spēlē U20 Somijā. Vēlējās palikt anonīms, jo viņš kautrējās. Pagaidām viņš saka, es jau neesmu stārs. Es saku, nekas, drīz būsi. Pāris gadu un vēl būsi. Nu, lūk, Husqvarna 350. Ar papīriem, kas viņai ir tukša riepa. Pakaļējās bremzes nav, plasmasas salauztas, šur tur. Te ir salauzts, te kaut kas tāds. Nu, lūk, lec, strādā. Gaisma arī deg. Izpūtējis tur kaut kāds skaļais stāv. Un vēl līdz kaut kādas detaļas izpūtējis. Lietots nav kopš dzimšanas. Priekšējie spārni. Krašu lukturis. Šitāda sāna plasmasa. Šitāda. Šitas. Kaut kādas uzlīmes. Šitāds. Šitāds. Tie ir vāka aizsargi. Kaut kur liekas. Vēl plasmasi un vēl plasmasi. Plasmasi daudz. Šitāda plasmasa vēl. Tā plasmasa bez lukturu, bet var kaut kādu citu lukturi. Šitāds te aizsargs. Šitāds aizsargs. Tas ir tas liekas apakšā. Spogulis. Spogulis. O, filtrs. Kaut kādi vāki. Vēl 2 filtri. Tas ir roku sargs. DB killers laikam. Nu. Nezinu no kā. O, poga bija kādreiz slēdzis. O, rek ir pagrieziena slēdzis. Jo tur ir salauzts, es pārdzīvoju, domāju, kad jāpērk. Nav jāpērk. Kaut kas, kaudz ar pagrieziena lukturiem. Kaut kā tā. Vēl kaut kāds skrūva. Nezinu, laika gaitā tiksim galā. Un kāpēc es viņu nopirku? Tas tā kā inžektors, ja? Ķipa jā, pat nepaskatījos, ko es pērku. Viņš ir pat reģistrējams. Man ir numurzīme. Nu, lūk, un mēs uzsākām to procesu, jā, visi. Nu, lūk, tā vēl tur aizsargs un kraši. Jā, un doma ir viņu ko? Reģistrēt, sataisīt, iziet tehnisko apskati un principā šito te brīnumu atstāt mežam sev. Tāpēc, ka tagad viņš izskatās tieši kā man viss patīk. Bremžu nav. Šitas arī beigts, jā. Šitam te zobrats arī beigts, jā. Kroče. Bet ir kas? Tas, kad bļāmies te pat blakus veikalu, kur to visu var nopirkt. Un viss ir uz vietas. Un nav tā kā ar Suzuki bļāmies, kurā mēs pasūtīju ručkas, un tagad gaida jau laikam 3. nedēļa aizgāja. Nu, man es nezinu. Nervu čupā visu, un es viņu atstāju ielai tikai, un pa mežu es nebraukāšos. Jo pa mežu es paņēmu atkal nokritu, atkal salocīju izpūtē, un man tagad žāli, un tagad nervi čupā, un tagad es nezinu, to es ziemā laikam izjaukšu no pārkrāstošu bāku, uzfrišināšu, un visu atstāšu tikai sev tādu. Nu, lūk. Jo tagad nākam nedēļ es jau dodos komandējumā uz Ventspils pusi, nu, un tur, nu, lūk. Un tagad man būs jauns agregāts, 3. Jo garažā atbrīvojās vieta. Tur es paņēmu pārdevu motoroleri pa 150 eiro. Ne, 130 onka atbrauc. Vienkārši piezvanīja kaut kāds random onka. Pateica, tev dokumenti ir? Es saku, jā, ir. Visu es pērku. Es saku, bet viņš nebrauc. Jā, bet es pērku. Es, nu labi, davai sazvanāmies pirmdien. Tad pirmdien viņš zvana, visu es braucu pakaļ. Jau klausies, es kavēšos, būšu ap 6. Es saku, labi. Atbraucu, paņem. Viss, jā, viss paņem savāc. Iekrāmā mašīnā un viss aizbrauc. Tā kā, nezinu, kas tā notiek ar onku. Nu, viss, un tagad man būs viens Husqvarna. 350. 350. Es ceru, ka manam svaram pietiks. Nu, lūk, kaut kā tā. Labi, pagaidām.
strādā. Jā, pat taura strādā.